izglītība ir tas, ko tu mācies, vai ne? Bet izglītības rezultātā tu iegūsti kaut kādu vērtību. Šī vērtība varētu būt kā akadēmiskās zināšanas, kā profesionālās zināšanas, kā kursi. Katrā ziņā tā visa rezultātā ir nepieciešams cilvēkiem dot kaut kādu labumu, vērtību, skaistumu viņu dzīvē. Tāpēc mums tagad paceļās jautājums, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri sevi pazaudējuši izglītībā, vai ne? Viņi ir ieguvuši diplomus, bet joprojām nedod nekādu labumu. Ja? Un šī sistēma viņus atbalsta ar kaut kādiem vienkāršajiem darbiem, pa 1000, 1500, lai viņi varētu nodrošināt savu iztiku. Tad šie cilvēki parasti ar savām bailēm, ilūziju, nezināšanu, gaidām, aizvainojumiem, vai ne? Viņi ievēro citus cilvēkus, kuri ar vai bez izglītības dzīvo labu dzīvi, brīvu, labās attiecībās. Tā kā sēž mājās no rīta līdz vakaram un dara to, ko grib darīt. Vai ceļo, vai pērk, vai brauc ar labām mašīnām, vai ne? Un tas ir tāpēc, ka cilvēks dod labumu, vērtību citiem, jo kā gan es varu dzīvot labi, ja es nedodu reālu vērtību citiem, vai ne? Ilglaicīgi. Bet tā kā es dodu vērtību citiem, izmantojot to iepriekšējo izglītību, kā tomēr tādu vienību, kura savā ziņā man ir traucējusi, bet kursus, seminārus, pieredzi, dzīves pieredzi, biznesa pieredzi, tā visa ir mana pieredze, caur kuru es radu vērtību, nevis caur izglītību. Tāpēc te ir ļoti svarīgi ievērot, ka ja ir cilvēki, kuri tiecās jautāt pēc izglītības dokumentas vispirms, nevis, ko tu vērtīgu man varētu iedot šajā dzīvē? Viņi tā nejautā, viņi jautā, kāds ir tavs izglītības dokuments? Tas ir liecība, jeb liecinājums par to, kad viņi paši, ja šis jautājums ir viņos, šis jautājums atspoguļo viņos to, viņi ir ļoti, ļoti cietuši un vīlušies izglītības sistēmā un sevī.